Lielākie jaunumi mums ir priekšā, un tas ir Zīkra ienākšana Latvijā. Oficiāli mūsu motors grupa Zīkra 7 GT, Zīkra X2 auto. Turklāt mums ir abiem 646 zirgi. Cenas konkrētajā komplektācijā 66,000 un 63,000. Bet izpētīsim visu sīkāk, izbrauksim. Man jau sanāca durtiņas GT variantā, turklāt vērās vaļā automātiski, tā kā pavarās, tā teiksim, bet ciet gan tu uzspied bremzi un tās aizvarās. Latvijas pirmizrāde premium, auto premium sedans no Lexus ES. Mūs ir elektroversija, bet ir pieejams arī hibrīdā. Kia Seltos, pilnīgi jauns modelis no Kia. Dienvidkorejas ražotājs un tik daudz mums labi zināmais Toyota Hilux pickups, bet elektroversijā. Kā tas sevi parādīs, jo izaicinājums ir 250 km, 270 km distance ar 400 km plānoto nobraukto maršrutu. Mercedes-Benz GLC, MG 9, Omoda, GQ. Diezgan līdzīga auto, jo te vēl nāk Chery's, bet tas būs vēlāk. Jaunais Renault Clio dizainā viens no maniem top 3 šī gada pretendentiem. Nissan Leaf būtībā Latvijā ir, bet ir jau nedēļu 2 vismaz. Peugeot 408. Gribu uzzināt vairāk, paskaties iepriekšējo video i-auto. Arī tikai dažas nedēļas atpakaļ bija prezentācija. Cupra Raval. Mazs, kvalitatīvs auto, bet par saprātīgu cenu, arī elektro. Un mēs esam šeit pie tirdzniecības centra Sāga, kur mēs sākam savu startu un braucam mēs uz... Re, kur ir? Un paskatieties uz Renault Clio. Man liekas, ka ļoti simpātisks. Bet tas, protams, ir gaumas jautājums, jo Līvs arī ir interesants. Un braucam mēs uz Tērveti, uz restorānu, viesu namu, atpūtas vietu uz Zoltners. Starp citu, arī alus darītavu. Lexus RZ, liels premium apvidus auto, Toyota BZ4X, daudziem ir problēmas atcerēties, un es saprotu, kāpēc Tourings. Kāpēc BZ4X, tas ir Beyond Zero, un 4X tad it kā jābūt 4 velkošajiem. Citroën C5 Aircross un Chery Tiggo 9, kas uzrāda ļoti labs pārdošanas rādītājs, jo tas ir gan plug-in hibrīds, gan tam ir 7 sēdvietas. Un tā tas izskatās. Dieniņa, protams, mums ir labā. Tā kā premium segmentā arī asas cīņa. Aizbrauc jaunais Hilux, Clio un mūsu karstākais jaunums. Zīkra 7 GT, ne, šis ir X. Mērsīts, elegants, skaists un patīkam braukt. Vajag vienkārši izbraukt, lai saprastu, par ko mēs šeit runājam. Omoda 9. Daudzi iespējams dzird šo nosaukumu pirmo reizi Latvijā. MG, bet tas ir interesanti jāsaprot. Ķīnas invāzija nav tikai tas, ka parādās tie zīmoli, bet Ķīnas autoražotāji ir aktīvi, to pārstāvi ir aktīvi. Nu, kamēr Eiropā nedaudz arī guļ. Tikai pēc tam, zin kā, pēc kaujas visi gudri. Nu, šis ir viens no pierādījumiem, ka var arī dažas lietas darīt pirms kaujas. Labrīt, labrīt! Dodamies ceļā. Skatāmies tālāk. Čau. Lai droši brauciens! Te mēs varam redzēt blakus, jā. Lexus noteikti ir premiums. Par Zīkra es neteiktu, ka tas ir premiums, taču tas ir ļoti kvalitatīvi un labi nostrādāts. Un tas ir ātrs auto. Ir 8. augusts, un mēs pirmo reizi braucam tagad ar Zīkra 7 GT. Tā kā tas ir karsts jaunums, mums ir Privilege AVD komplektācija, redzam 3,3 sekundes, 558 km distance. No aptu, tā kā tas bišķiņ jāpārbauda vēl Latvijā. Bet galvenais paskaties, tieši šeit cena mūsējā ir 62 713 cena no 46 558, no 46 500. Tas ir šāds te auto. Planšeta vidū. Jā, dažādi viedokļi. Nu, man, teiksim, grūtākais ir tas, kad arī stūri jāregulē līdzīgi kā Teslā. Un dažādas lietas bišķi pa daudz gribās pogas, un manuprāt nav nekā ērtāks. Arī elektroniski regulējumā stūra man nav tik ērti kā vienkārši parastā labā mehāniski regulējumā stūra.